ietekme uz inflāciju bijusi dīzeļdegvielai, kas kļuvusi dārgāka par 1/4 daļu. Tikmēr pārtikas cenas kopumā bijušas stabilas, mēneša laikā pieaugot vien par 0,1%. Atsevišķās grupās, piemēram, gaļai un sviestam, vērojams 3 līdz 6% kāpums, ko eksperti skaidro ar akciju beigšanos. Savukārt elektroenerģija un siltumenerģija martā kļūsi pat nedaudz lētāka, un tas atturēja kopējo inflācijas rādītāju no straujāka kāpuma. Lai gan dati par martu pārtikas preču grupā vēl uzrāda stabilitāti, ražošanas procesos izmaksu dinamika ir kļūsi saspringtāka. Pašlaik cenu kāpumu veikalos aizkavē vairāki faktori, kuru ietekme ir īslaicīga. Kā mainīgos tirgus apstākļus vērtē Latvijas lielākie pārtikas ražotāji un kādas ir ekonomistu prognozes par dārdzības ietekmi uz iedzīvotāju maciņiem tuvākajā nākotnē, to skaidroja Krišs Kairis. Pārtikas ražošanas procesā energoresursi veido būtisku daļu no produkta pašizmaksas. Neraugoties uz šo spiedienu, pagaidām veikalu plauktos cenu izmaiņas nav vērojamas. Šobrīd mēs šo cenu sadārdzinājumu uz saviem produktiem nepārceļam tā iemesla dēļ, ka lielākā daļa mūsu materiāla, kuriem mēs strādājam, tad zivis, buņģis, eļļa, ir noslēgti līgumi, iepriekš. Esošie līgumi gan cenu kāpumu tikai aizkavē, nevis pilnībā novērš. Turklāt degvielas cenu ietekmi, tieši tāpat kā iedzīvotāji, arī kompānijas izjūt jau šodien. Arī mēs kā liels ražotājs šobrīd nevienam savam klientam otriem pusgadam cenas neapstiprinam tā iemesla dēļ, ka mums pašiem nav skaidrības, un mūsu klienti vai mūsu piegādātāji šobrīd pārsvarā runā ar tādiem teikumiem, cenas kāps, pat cik kāps nezinām, gaidām notikumus. Kamēr veikalos pircējiem izmaiņu vēl nav, jaunos ražošanas preču darījumos sadārdzinājumu mana jau šobrīd. Ar to saskāries, piemēram, viens no lielākajiem pārtikas ražotājiem Latvijā - Dobeles Dzirnavnieks. Principā visam izējuvielu blokam, ne tikai naftas produktis ir viens, bet mēs redzam arī graudiem, eļļas produktiem, arī šiem visiem esam piedzīvojis cenu kāpumu biržās. Līdzās izējuvielām ražotājus šobrīd spiež arī iepakojumu cenas, kuru ražošana ir tiešā veidā atkarīga no naftas produktiem. Viena specifiska kategorija, ko mēs šobrīd redzam, ir augsta blīvuma polietilēns, kas tiek izmantots daļā no piena produktu iepakojumā šķidriem produktiem. Tur izskatās, ka tas spiediens ir tās visvairāk ņemamais, un tas varētu būt iespējams 2-3 mēneši, kad mēs varēsim sajust arī kā pārstrādātāji, tad atkal ar kaut kādu laika sprīdi, tad būsim spiesti rīkoties, ja atkal atkārtošos situācija nemainīsies un tā nenopietnība turpināsies. Lai gan atsevišķās izējuvielu pozīcijās biržu svārstības ir krasas, Latvijas bankas dati rāda, ka globālais pārtikas cenu līmenis pagaidām ir salīdzinoši stabils. Galvenais cenu risks joprojām ir energoresursi, taču ekonomisti mierina. Šis kāpums visdrīzāk nebūs salīdzināms ar neseno enerģētisko krīzi. Kaut kāda ietekme būs, bet šeit ir ļoti svarīgi saprast vienu lietu, vai mēs tagad varam uzskatīt, ka inflācija Latvijā atkal būs tik augsta kā 22-23. gadā, kad augstākā punktā tur bija 20% inflācija Latvijā. Pēc šodienas situācijas izskatās, ka nē. Viss ir iespējams, situācija katru dienu var mainīties. Skaidrs, ka neviens ražotājs nespēs šādas cenu izmaiņas gan loģistikai, gan iepakojumiem, gan izējuvielām absorbēt uz saviem pleciem. Un, ja strauji nemainīsies situācija saistībā ar izējuvielu cenām un energoresursus, tad, protams, ar kaut kādu nobīdi būs agrāk vai vēlāk ražotāji būs spiesti pārcenot savu produkciju un to arī ieraudzīsim visticamāk veikalu plauktos, būsim reāli.
Gala ietekmi uz cenām noteiks gan militārā konflikta ilgums, gan tas, cik stabili izdosies nodrošināt alternatīvus energoresursu piegādes ceļus. Vienlaikus ekonomisti uzsver, ka Latvijas ekonomika šobrīd ir noturīgāka nekā pirms 4 gadiem, jo iedzīvotāju vidējā alga ir augusi un palielinājusies arī valsts energo neatkarība. Krišs Kairis, Agars Kovaļevskis, Latvijas televīzija. Kārtēji tumšie mākoņi savilkušies pār neskaitāmu skandālu plosīto Stradiņas slimnīcas jaunā korpusa būvniecību. Iepirkuma uzraudzības birojs aizliedzis valsts nekustamajiem īpašumiem slēgt līgumu par slimnīcas A2 korpusa būvniecības pabeigšanu, jo, izvērtējot konkursa norisi, atklājušās nepilnības. Un par to plašāk stāsta Ģirds Zvirbulis. Konkursā no 3 pretendentu piedāvājumu par labāko tika atzīts piegādātāju apvienības NSHC Group piedāvājums. Taču šie rezultāti tika apstrīdēti, norādot uz vairākām nepilnībām, arī faktu, ka valsts nekustamie īpašumi veikuši aritmētisko kļūdu labojumu uzvarētāju finanšu piedāvājumā. Kā nesen ziņoja raidījums De Facto, šis labojums uzvarētāju piedāvājumu sadārdzināja par 19 miljoniem eiro. Tieši šo sūdzības daļu iepirkuma uzraudzības birojs atzins par pamatotu un uzdevis 30 darba dienu laikā novērst konstatētos pārkāpumus, atkārtoti izvērtēt pretendentu iesniegtos piedāvājumus un pieņemt jaunu lēmumu. Valsts nekustamie īpašumi gan norāda, šādi labojumi pretendentu piedāvājumos esot pieļaujami un piedāvājumu izskatīšanas gaitā iestāde par to esot konsultējusies ar iepirkuma uzraudzības biroju. No iepirkuma uzraudzības biroja nebija saņemta tāda pārliecinoša atbilde ar norādi, kuru metodiku un kā pareizi reicināt šajā situācijā. Līdz ar to mēs pieņēmām lēmumu veikt korekciju, balstoties uz normatīvo regulējumu principiem. Stradiņas slimnīcas A2 korpusa būvniecību bija iecerēts atsākt jūnijā un pabeigt līdz 2029. gada nogalei. Veselības ministrija vēl ir optimistiska, ka šos termiņus izdosies ievērot. Termiņiem uz doto brīdi šis nav kritiski. Ņemot vērā, ka mums līdz 29. gadam bija arī pusgada rezerve paredzēta, un finansējums arī ir paredzēts no fondiem, un termiņš ir 29. gads. Arī valsts nekustamie īpašumi esot apņēmušies atkārtoto izvērtēšanu veikt pēc iespējas ātrāk, lai jau nākamnedēļ paziņotu jauno lēmumu par konkursu uzvarētāju. Tiesa, ļoti iespējams, tas būs tas pats NSHC Group. Jau esošais uzvarētājs ir saņēmis augstāko punktu skaitu, un ja mēs koriģēsim šo piedāvājumu un šo punktu, tad faktiski tas tikai palielinās esošā uzvarētāja punktu skaitu. Vienlaikus augstākā tiesa šodien noraidījusi iepriekšējā Stradiņas slimnīcas būvnieka Sija Velve prasību vispār atcelt šo iepirkumu. Ģirds Zvirbulis, Kaspars Markus, Latvijas televīzija. Sākta dienesta pārbaude par viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra Edvīna Balševica rīcību un atbildību par iespējamu nelikumīgu informācijas izpaušanu. Sākt pārbaudi uzdevis ministrs Raimonds Čudars no Jaunās vienotības. Dienesta pārbaudes veikšanai ministrijā izveidota komisija, kura darbs jāpabeidz līdz šā gada 1. jūnijam. Uz dienesta pārbaudes laiku Balševics atstādināts no ministrijas valsts sekretāra amata, saglabājot noteikto mēneša algu un sociālās garantijas, tā telefona intervijā skaidroja ministrs. Ja dienesta pārbaude ir sākta, un tā ir saistīta ar papildu informāciju saņemšanu no korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja saistībā jau iepriekš izskanējušo gadījumu, kad birojs ir veiks kriminālas darbības, tā skaitā arī mūsu ministrijā, saistībā ar ministrijas augstākā ierēģņa iespējamām darbībām, kas saistīts tieši ar iespējamu neizpaužamas informācijas sniegšanu trešajām personām. Ja šie apstākļi fakti apstiprinātos, tad, protams, būtu arī pamats par disciplinārās lietas ierosināšanu, bet šobrīd, ņemot vērā vēl situācijas neskaidrība, notiek šī dienesta pārbaude. Atgādināšu, Balševics jau 23. martā uz mēnesi tika atstādināts no amata, ņemot vērā sabiedrības intereses saistībā ar publiski izskanējušu informāciju par iespējamu iesaisti informācijas tehnoloģiju iepirkumu, ierobežotas pieejamības informācijas nelikumīgā nodošanā.
Par Rezeknes mēru šodien kļuvis Jānis Tutins. Šodien bija pēdējā diena, kad Rezeknē bija jāievēlē jaunais domes vadītājs, jo pašvaldība bez priekšsēdētāja bija 2 mēnešus. Līdzinējo Rezeknes valstspilsētas domes priekšsēdētāju Aleksandru Bartaševiču no amata atstādināja pēc tam, kad viņš nesaņēma pielaidu valsts noslēpumam. Un plašāk stāsta Beatrice Borise no LSM Latgales redakcijas. Par 8 balsīm par un 3 balsīm pret par jauno Rēzeknes valstspilsētas domes priekšsēdētāju ievēlēts līdzinējais domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Tutins. Viņu šim amatam virzīja visa koalīcija. Būtiskas pārmaiņas pašvaldības darbā Tutins nesola, jo viņa prāt jau iemītā taciņa ir pareiza. Pašvaldība ir tādā kā nepārtrauktā procesā, vienalga iet uz priekšu, da tie paši attīstības projekti, kas no Eiropas Savienības, darba tautas ir. Tas ir vienkārši jāturpina pilsētai, kaut kādu finansiālu problēmu nav. Kredīti tiek maksāti, algas tiek maksātas, pabalsti tiek maksāti, budžets ir pieņemts, budžets ir bez deficita, budžets ir sabalansēts. Kā vienu no galvenajiem uzdevumiem Tutins min arī pilsētas tēla spodrināšanu. Es būtu godīgāks pret cilvēkiem un arī pret jums. Rēzeknes mēra amatam kandidātu virzīja arī opozīcija, lai gan apzinājās, ka rezultāts nebūs viņiem labvēlīgs. Opozīcijas izvirzītā pārstāve Ināra Groce pēc domes sēdes pieļāva iespēju, ka turpmāk pašvaldībā valdīs demokrātiskāks vadības stils, tomēr bažas, ka jaunā domes priekšsēdētāja lēmumi tiks ietekmēti no iepriekšējā mēra Aleksandra Bartaševiča puses pastāv. Es domāju, ka riski noteikti pastāv. Es domāju, ka arī savstarpējas saistības un kaut kāda ļoti kardināli jautājumi tomēr tiks saskaņoti ar bijušo pilsētas vadītāju un tiks ņemts vērā jau viedokļus. Es domāju, ka būs nedaudz veiksmīgo, ka būs vairāk atklāta, atvērtāka uz komunikāciju. Cilvēcīgāka. Lai arī vakar administratīvā rajona tiesa noraidīja Bartaševiča lūgumu piemērot pagaidu aizsardzību un apturēt rīkojumu par viņa atstādināšanu no amata, Bartaševiča redzējumā tiesvedības process turpināsies, jo lēmumu viņš pārsūdzēs. Bijušais Rēzeknes mērs Aleksandrs Bartaševičs gan uzskata, ka šobrīd Rēzeknei ir 2 priekšsēdētāji. Un ka partijas vadītāji man ir iespēja ietekmēt politiku, un es to daru. Un netaisos no tā attiekties. Bet, kad jūs apzīmējat mans kolēģis par maronietiem, tas ir apvainojums. Tāpat Aleksandrs Bartaševičs norādīja, ka kandidēs gaidāmajās Saeimas vēlēšanās, jo viņa prāt esot Saeimā Rēzeknes labā varēšot izdarīt vairāk, nekā esot Rēzeknes domes deputātu rindās. Beatrice Borise, Māris Justs, LSM Latgales redakcija. Pretēji šīs nedēļas sākumā līdzsabiedrības Air Baltica padomes priekšsēdētāja sacītajam, ka arī bez valsts īstermiņa aizdevuma tā turpina strādāt normālā režīmā un krīzes nesot, degvielas cenu paaugstināšanas dēļ lēmts no 7. māja pārtraukt lidojumus no Rīgas uz Kauņu. Uzņēmums Latvijas televīzijai norādīja, ka pašlaik tie ir vienīgie reisi, kas tiek atcelti un turpinās rūpīgi kopējās situācijas analīze. Šodien arī paziņots, ka lēmumu atstāt amatu aviosabiedrībā pieņēmis operatīvās vadības direktors un valdes loceklis Pauls Cālītis. Viņā pēdējā darbdiena būs 30. aprīlī, un pēc tam amata pienākumus pārņems Roberts Strātings, lidojuma operāciju vecākais viceprezidents, kurš ar Baltiku darbojas kopš 2025. gada janvāra. Valde turpinās darbu 2 locekļu sastāvā. Ungārija ir valsts, kuras politiskais kurs jau gadiem raisa asas diskusijas visā Eiropas Savienībā. Svētdien tur gaidāmas parlamenta vēlēšanas, kurās galvenā cīņa notiks starp Viktora Orbāna vadīto partiju Fides un tās jauno konkurentu TISA. Par priekšvēlēšanu situāciju Ungārijā Ilze Nagla. Mēs esam kopā pret karu. Ar šādiem vārdiem Viktors Orbāns startē šajā vēlēšana kampaņā. Un pati kampaņa viņam ir mazliet neierasta, jo viņš daudz braukā uz laukiem, runā ar vēlētājiem, ko iepriekš nedarīja. Un tas visticamāk liecina par to, ka viņš nav īsti pārliecinās, vai šajās vēlēšanās viņam izdosies uzvarēt. Ellenfeleink semmitől sem riadnak vissza, hogy megszerezzék a hatalmat. Mūsu pretinieki neapstāsies ne pie kā, lai sagrābtu varu. Viņi sadarbojas ar ārvalstu izlūkdienestiem, draud mūsu atbalstītājiem.
Japānā sākusies sakuru ziedēšana. Fudzi kalna pakāji ar slavenajām ķiršu alejām piesaista rekordlielu skaitu turistu, kas tur plūst no visas pasaules. Un par to vairāk stāsta Kristaps Vanaks. Fudzi kalna pakāja šajās dienās izskatās gluži kā no pastkartes vai multfilmas. Ziedoši ķirši, tradicionālās pagodas un tam visam fonā sniegotais kalns. Tieši šī kombinācija kļūsi par vienu no atpazīstamākajiem Japānas motīviem. Un tieši šie skati pulcējuši tūkstošiem cilvēku gan no Japānas, gan citām pasaules vietām. Lai tiktu līdz skatu laukumiem, nereti jāstāv garā rindā pat vairākas stundas. Taču tas nebiedē turp atbraukušos turistus. Mums ļoti patīk šie skati. Atbraucām no Vācijas tikai, lai to redzētu. Bet tas, kas vienam ir ideāls atvaļinājuma mirklis, vietējiem ir nebeidzams pacietības pārbaudījums. Šogad pilsētas vadība pieņēma vēl nebijušu lēmumu atcelt oficiālo sakuru ziedēšanas festivālu. Iemesls tam ir turistu milzīgais pieplūdums, kas burtiski paralizējis pilsētu. Mēs apzināti nolēmām šogad festivālu nerīkot. Šeit dzīvo daudz iedzīvotāju, un mums kļuva neiespējams sabalansēt drošību ar mierīgu dzīves vidi. Mēs negribējām vēl vairāk veicināt cilvēku pieplūdumu šajā rajonā. Sastrēgumi pilsētā izveidojušies tik gari, ka vietējie iedzīvotāji jūtas kā savu mājokļu gūstekņi. Reizēm pat vienkārši brauciens pēc pārtikas pārvēršas par neiespējamo misiju. Ar automašīnu nekur nevar izbraukt. Iepirkties dodos vai nu ļoti agri no rīta vai vēlā vakarā. Reizi nedēļā sapērk produktus un krāja krājumus. Tas ir gan labi pilsētai, gan vienlaikus ļoti kaitinoši mums. Tā dēvētais turisma piesārņojums Japānai kļūst par arvien lielāku problēmu. Lai gan turistu nauda silda ekonomiku, pilsētnieku miers bieži vien ir cena, ko valsts maksā par savu nebeidzamo popularitāti. Tomēr par spīti visiem izaicinājumiem ziedošās sakuras joprojām ir Japānas skaistākā vizītkarte, kas pat vislielākajā pūlī liek uz mirkli apstāties un vienkārši priecāties par pavasari. Kristaps Vanaks, Latvijas televīzija. Un panorāmas noslēgumā vēl pavisam nedaudz par sportu. Jau otro reizi šajā nedēļā hokeja laukumā tiekas Mogo RSU un Zemgales